Padalīšos ar savām domām, kādēļ manuprāt, cilvēki nesasniedz savus mērķus savā dzīvē. Iespējams, uzsāk savu lietu, taču atkal to nesasniedz, neizdara. Ļoti tas ir izplatīts tīkla veida mārketingā, jo 90% vai pat 99% ir vienkārši tādi kā ciemiņi vai paliek par klientiem, lai gan sākotnēji daudz no tiem ir nākuši tieši uz biznesu. Un tad es vēlos padalīties ar to, kā es to redzu. Es esmu uzzīmējusi līkni. Lūk šādu. Šī ir jūsu jaunā nodarbošanās. Ja? Tātad jūs esat sākuši savu jauno nodarbošanos iedvesmas pilni. Jūs esat sajūsmā, jums ir idejas, jūs vēlaties pilnveidoties, attīstīties. Un tad jūs sākat darīt šo savu lietu, un tad jūs saprotat, īstenībā tas nav nemaz tik viegli, īstenībā ir jāiegulda savu enerģiju, laiks, ir jāpakustina savu pakaļu, nedrīkst sēdēt uz dīvāna nemaz vairāk un nav laika nemaz seriāliem, kā to gribētos. Un šis ir mirklis, kad cilvēki, ko viņi dara? Tūlīt parādīšu, ko cilvēki dara. Un kā man te ir pareizi. Tātad šī ir tā lieta, tu esi nonācis šeit, un ko mēs daram? Mēs sākam jaunu lietu. Mēs atkal ejam šo ceļu, sākumā ir forši, mēs esam iedvesmas pilni, un tad atkal ir tās pašas atskārsmes, kad ir taču jāiegulda savs laiks, ir jāiegulda savu enerģiju. Tas viss ir jādara. Tādēļ, ko es jums iesaku, atgriezīšos pie pirmā, nepadodieties šeit, bet turpiniet savu ceļu pa savām karjeras kāpnēm. Visbiežāk tas nav iespējams algotā darbā, bet ja jūs strādājat lielā uzņēmumā, kur ir iespējams šīs attīstības iespējas, arī tas ir lieliski. Savu uzņēmējdarbība, arī tas ir lieliski. Tīkla veida mārketings, arī tas ir fantastiski, veidot savus pasīvos ienākumus. Tā kā, lūk, šeit mēs turpināsim iet un ar laiku mēs sapratīsim. Es ieliku pirmo storiju, man uzrādās pirmais klients, es noslēdzu pirmo līgumu, un tā attīstība tikai ies uz augšu, produkti sāk pārdoties vairāk un vairāk. Un tu sāki saprast, kā tad te ir, un tu sāks vienkārši peldēt, un piesaistīs ar to vēl vairāk cilvēkus. Un jebkurā jomā mēs varam kļūt profesionāli, tikai galvenais ir šajā lejas punktā nepadoties. Jo šādi te punkti var atkārtoties, kad mums atkal ir grūti, mums ir pārbaudījumi, taču ir jāpatur galvā, kad vienmēr turpinot, mēs sasniegsim kaut ko vairāk. Tā kā tāda iedvesmas 3 minūtes no manis, es ceru, ka tas tev noderēja.